Labvakar, meitenes. Tātad turpināsim tēmu, ko jau mēs otrdien iesākām, pagājušais ceturtdien. Un tātad būs šodien runa par kuņģa meridiānu. Tad tieši meridiānu parādīs šādu te bildi, to es varu jums pēc tam individuāli aizsūtīšu, lai jūs varat apskatīt sīkāk, kā, kurā vietā un kā tas viss notiek. Bet kopumā mēs varam arī palīdzēt šau, kā jau pagājušajā es teicu, par šīm līnijām mēs varam sevi pamasēt, jeb tā kā mēs kādreiz esam pasākumā darījuši, kur es rādīju, kā sevi paklopēt, ja, mūzikas ritmā, tā arī par šiem meridiānu kanāliem mēs varam palīdzēt enerģētiski atvērt, lai sāk enerģijas strādāt. Bet ko tad šie te kanāli mums dara un enerģijas, kuņģa meridiāns, ko tad dara, kādas enerģijas mums palīdz organismā. Tātad medicīnas un bioenerģijas izpratnē kuņģa meridiāns ir viens no galvenajiem enerģētiskajiem kanāliem, kas atbild par organismu fizisko un mentālo barošanu. Tas ir saistīts ar materiālu un garīgo resursu uzņemšanu, pārstrādi, spēju sagremot pēdiņās dzīves notikumus. Ja ir tā, ka cilvēkiem notiek ar viņu kaut kādi notikumi, viņš nevar saprast, kas notiek. Ja? Tātad tā sagramošana, lai tā zemapziņa sāk strādāt, tas atbild tieši kuņģa meridiāns. Tāpēc saku, kad vajag šos te kanālus rādīt, stāstīt un teikt, un paši sev mēs varam palīdzēt, lai tā zemapziņa mums palīdz visu saprast, un lai neveidojās lieku stresi galvā un pārpratumi, ja, tad to dod mums šīs te enerģijas kanāls. Tātad kādi tad galvenie raksturi lielumi un funkcijas? Elementi piederība, tātad ir mums zeme, ja, tā kā jau pagājušajā mēs runājām, kopā ar liesas meridiānu zemes elements simbolizē stabilitāti, rūpes, centrēšanos un barošanu, ja, tātad organisms ir stabils, ja viņš kārtībā mums šis kanāls mums strādā, ja nav kaut kur nobloķēts, ja, tad mums ir stabilitāte, mēs zinām, ko daram, par rūpēm mēs zinām, veidojās rūpes par citiem, par saviem, jo ir daudz cilvēki, kas ir, kā es saku, vienaldzīgi, un viņiem vienalga, kas tur savu mīļoto notiek, ja, tāpēc tas nenozīmē to, ka viņš tāds ir, tad nav šī kanāla aktivitāte, lai izpaustu savas vēlmes un lai būtu šī te reakcija organismā. Ja? Tas nenozīmē, ka viņam tādam ir jābūt, vai viņš tāds ir. Koncentrēšanās, centrēšanās tieši uz kādu noteiktu notikumu vai vispār dzīves sastāvdaļu kā tādu. Ir jāzina, ko mēs gribam. Ja? Kādreiz ir cilvēki, kas vispār nezin, ko vispār dzīvē grib. Ja? Tāpat arī jauniešiem ļoti daudz izpaužās šobrīd arī, ka viņi neko nevar saprast, viņi dzīvo tikai te un tagad. Ja, bet tā koncentrēšanās ir galvenais, ir jāzina, ko un kā. Ja, tad to arī dod šī te enerģētika, šis te kanāls mums. Un, protams, ir barošana, ja, tad mūsu dzīves pamats sastāvdaļa, ka mums ir jābarojas, ka mums gribās ēst, ka mums ir vajadzīgs organismu pabarošana. Aktīvais laiks, tātad mums ir kuņģim no 7 līdz 9 rītā. Šī ir vispiemērotākais laiks brokastīm, jo enerģija meridiānā ir visaugstākā punktā, un neēdot šajā laikā paaugstinās kuņģa skābes līmenis, kas var radīt diskomfortu. Tātad, kā jau mēs esam runājuši, jau iepriekš, jā, ka es vienmēr saku, ka tās ēšanas laika ir obligāti kaut ko jāieliek mutē, ja, lai šī te skābe nebūtu par daudz, jo automātiski atverās žults. Ja, un tad mūsu organismā paaugstinās skābes līmenis, lai to žulti mēs varētu kuņģis viņš apslāpēt, ja, ja tur nekā nav, tad šī te žults mums vārās par tukšu kuņģi, un šī skābe ir 3 reiz, 10 reiz lielāka, mūsu organisms paliek skābs automātiski. Un no tā arī starp citu rodās ļoti daudz
kam ir ļoti vāja imunitāte, piemēram, ja, kas ilgu laiku to nedara, tad rodās čūlas. Ja, tad tukšā kuņģī iegāž skābi. Ja, tad, protams, no tā arī radīsies un būs diskomforts. Populārākais pāris mums ir tātad ir liesa un aizkuņa dziedzera meridiāns šajā, jo abi divi ir saistīti, liesa ar aizkuņa dziedzeru, un kuņģis uzņem enerģiju, bet liesa to sadala tālāk par organismu. Ja, tad abi divi kopā, tāpēc arī strādā, jo kuņģis mums paņem enerģiju, mūsu organismā iedod enerģiju, ja, bet viņš uz vietas nedrīkst stāvēt, priekš tam ir liesa, kas liesa sadala šīs te enerģētisko enerģiju par visu pārējo organismu. Ja. Fiziskā meridiāna gaita ir tā, kas sākas sejas rajonā zem acs augšpusē, tātad no augšas, kad sākas stiepjas pāri galvai, iet lejā pa kaklu, krūšu kurvi un vēderu, kāju priekšpusi un beidzas uz pēdas pie otrā kājas pirksta, kā jau mēs pagājušreiz runājām. Tātad tas ir kuņģis, tas nav liesa, ja? Kuņģim šis te ir šī te viena. Tātad mēs varam sevi, kā es esmu rādījis kādreiz, ja, kā var sevi aktivizēt, ar plociņu sevi padauzot, tātad mēs vai pamasējot seju, galvu, ja, ar pirkstiem vienkārši automātiski ritmā kādu mēs gribam, uzliekam mūziku, pieceļamies no rīta un šo te masāžu galvai, sejai, rokām pa iekšpusi, kāju pa priekšpusi, ja, tad pa kauliņu mēs sitam priekšpusē, ja, par pēdiņu mēs varam pasist vai palēkāt vai pamasēt, ja, tātad arī un pirkstiņus, tātad kājas pirkstiņus es ieteiktu no rīta to darīt, jo tad arī aktivizējās šis kanāls un nevis vairāk gribās ēst, bet enerģētiskāk būs šī te sagramošana, ja, būs šī te aktivizācija uzlādēta, ka mēs viņu iekustinām šo kanālu. Atbild par orgāniem, tātad šī te meridiāns ir kuņģis, 12 pirkstu zarna, barības vats, mutes dobums, elpošanas ceļu augšējā daļa. Jā, tātad šie, ja ir nosprostojumi šādi šajos te meridiānos, šajā kanālā, tātad var būt problēmas ar pašu kuņģi, 12 pirkstu zarnu iekaisumi, barības vata problēmas, tiem, kam ir mutes dobumu problēmas, kaut vai tīpaši mastīt, tātad, ja ir arī mutes gļotādām, jeb stomatīti, ja arī zobiem, ka mums ir smaganās, tas viss ir saistīts ar šo kanālu. Ja, tad nav šajos orgānos enerģijas. Tas arī, un elpošanas ceļa augšējā daļa, tātad tā ir bronhi, ja, tur rodās asmas, rodās bieži ir bronhīti, bieži slimojam, ja, tātad tas ir saistīts ar šo te kanālu. Enerģijas līdzsvars, tātad ir harmoniskais stāvoklis, cilvēks jūtas dzīvespriecīgs, mierīgs, spējīgs, pieņemt lēmumus un sagramot jaunu informāciju, ja, tātad tā viņš arī tā runājās, kā mēs to saprotam zemapziņā, ja, tātad, ja ir harmonisks, šis te vienmērīgs līdzsvars šajā meridiānā. Enerģijas trūkums ir, tātad, ja enerģijas deficīts, tātad sievišķais deficīts, sievišķā puse ir labā puse, tātad rada augstuma sajūtu vēderā, nogurums, tad, ja tāds ir, ja, tad muskuļu vājums kājās, īpaši meridiāna gaitas zonā, tieši, kad staigājam, apetītes trūkums noslīd uz depresiju, ja, tātad, tad, kad ir šis te enerģijas deficīts. Enerģijas, kad ir pa daudz pārpalikums, ja ir pa daudz šajā kanālā, tā arī var būt, ja, par lieku plūsma, var izpausties kā pārmērīgs izsalkums, dedzināšana kuņģī, asiņošana smaganas, zobu sāpes, arī tas iespaidojās, ja, nemieris, hipertoniski un noslietas uz agresīvu vai aizkaitinātību. Ja, tātad mēs saprotam, tātad ir enerģijas pārpalikums, tātad tik un tā
ir blakus. Tātad labajā pusē ir par daudz šīs te enerģijas. Tad mums jāsabalansē, jāpamasē kreisā puse, jo pa abām pusēm šie kanāli iet vienādi. Jā, tad kreisā kāja vai labā kāja, ja mums vajadzīgi visu caur sabalansēt šo te enerģētisko lauku. Tad viss pamazām, tas arī pat tikai to sīkumu darot, ir rezultāti, kad vienkārši arī labāk paliek, ātrāk sadzīst, ātrāk izārstējas, mazāk paliek skābes, ja tur nav agresija, nomierinās cilvēks. Sevišķi, kad matus galvā, kad kreisajā pusē pamasējam, ja, vai deniņu rajonā pamasējam, ja, tad arī par šo te kanālu es pēc tam bildi jums aizsūtīšu, kur jūs varēsiet izpētīt tieši smalkāk šo, lai jūs zinātu, kur pa kurieniem kā tas ir. Emocionālā, mentālā saiksne, tātad emocijas ir austrumu filozofijā, uzskat, ka gremošanas trakts ir mūsu otrais prāts, un tā arī ir. Kuņģa meridiāns ir cieši saistīts ar tādām emocijām kā gandarījums vai neapmierinātība, jā, tad vainu, pārliecība par sevi, spēju uzņemt jaunas idejas. Kroniskas kuņģa problēmas bieži vien norāda uz nespēju saprast kādu situāciju dzīvē. Ja? Tad ir, ja ir pārpilnība, tad mums ir problēmas, ja mums ir par maz, tad mēs viņam, bet jābūt ir harmonijā. Tad, kad ir harmonijā, tad mēs esam pārliecinātība. Ja, tiem cilvēkiem, kuriem ir diskomforts, kuriem ir varat automātiski cilvēkam arī paprasīt, vai tev nav kuņģu problēmas, vai tev nav zārnu problēmas, tad automātiski zina, ka šo kanālu var vienkārši palīdzēt parādīt, pamasē kāju pirkstiņu, to paliks labāk. Jā, tas tiešām strādā un efektīgi. Bez kādiem medikamentiem mēs arī varam sev šādi palīdzēt. Protams, ir jābūt imunitātei noteikti tāda augstumā, lai šis diskomforts vienā pusē vai otrā pusē ir sabalansēts, lai viņam ir spēks to izdarīt. Ja? Tātad šie meridiāni nav līdzsvarā, ir novērojams arī šādas, ka nav līdzsvarā. Ja? Tad šādas pazīmes ļoti daudz īstenībā atradu un pat bija pārsteigti par to, katreiz kaut ko jaunu atrodi, meklējot un runājot, un kādreiz jau ir mācījies, bet tagad ir vēl vairāk izpētīti šie te meridiāni, un tā tad ir nogurums, kam ir neskaidra domāšana, grūtības koncentrēties, samazināta apetīte vai tās trūkums, izmaiņas vēdera izejā, tad, kad ir tur domāts esot tā, ka cilvēkam šobrīd ļoti izteikti tas esot diezgan bieži, kad vienu dienu ir ļoti ciets, otrā dienā mums ir gandrīz vai caurēji tās šausmīgākās krasu maiņas. Ja tur ir vairākas dienas, tad tas tā viņš tur var būt no parības, no to, ko mēs ēdam, bet tieši šādas te, ka vienu dienu ir tā, otru dienu ir tā. Ja, tad arī šie te meridiāni esot nobloķēti. Sīvietēm spēcīgas menstruācijas, tad pat daudz, ja, ir jābūt noteiktā daudzumā, tad, kad šausmīgi lielā asiņošana ir, ja, tad arī šis meridiāns ir ciet. Lēni dzīst rētas, pārmērīga uztraukšanās vai raizes mūsu galvā. Vienmēr par kaut ko uztraucamies un nevaram neko sev padarīt. Pa katru sīkumu cilvēks uztraucās. Vājš muskuļu tonus, viegli tiek pie zilumiem, tātad ne tikai ar šo te tonusu, tas arī atbild par enerģiju, bet, protams, tas viss ir kopā saistīts, un mēs saprotam, ka varbūt arī zilumi no kapilāriem, bet, kā zinām, ja enerģētika nebūs šajos kapilāros, jo šīs te meridiāns arī atbild par asinsvadu sastāvdaļu, ja, tad par viņu struktūru, ja, tad arī enerģija kapilārā nav, ja, jo zilumi rodās ātri no virsējās kapilāru jūtības, ja, tad viņi ir švaki un viņi momentā plīst, mazie kapilāriņi, ja, tad nav spēka kapilāram funkcionēt. Plāni paliek, ja, ne tikai ar gadiem, bet arī pat bērniem ir un jauniešiem. Tātad aizkaitinātība,
motivācijas trūkums, nav neko, kā jau es teicu, neko negribam, neko nevajag, ja? Smaguma sajūta ķermenī, grūtības zaudēt svaru. Ir cilvēki, kuri dara visu kaut ko un nevar. Tātad jāsakārto ir kuņģu problēma, ja? Tas ir pirmām kārtām, tad ir kaut kāds arī šādi ar šo meridiānu, ar šo pamasēšanu, ar šo aktivizāciju var, kā jau saku, var aktivizēt, lai būtu šī enerģija. Ja kuņģī nav enerģijas, ar ko strādāt, viņam nav, viņš ir tukša ēšana un neuzņem neko. Ja? Tad tāpēc arī rodās šīs te blaknes cilvēkiem, ja? Kurus mēs varam kā paši novērtēt un redzēt un sajust no malas, sevišķi mēs to bieži redzam. Tātad gāzes vēderā uzpūšanos, kurš ne tikai par retam, bet tas ir visu laiku domāts, deguna asiņošana, ja? Tad tā arī ir kapilāri. Neregulārā apetīte, asiņošanas smaganās, dedzināšanas sajūta, ja? Tad aizkuņģiedzers automātiski, jo, kā es saku, kuņģis saistīts ar liezu un aizkuņģiedzeru, tātad dedzināšana ir no aizkuņģa, ja? Krampji pēc ēšanas, tāds var būt, bet tad jau ir liela, diezgan augsta pakāpe. Gāzes tūlīt uzreiz pēc ēšanas saucamās lielās atraugas, kam ir, ja, kas uzreiz kā pēd, tā atraugājas, ja, tad šī te gāze izdalās nav ierauj ar gaisu, ja, tad viņam nav barības vadas sakoncentrēta muskultūra, ja, tad ar muskultūru barības vadā ir problēmas. Vāja imunsistēma, ja, jo enerģijas nebūs. Šādas ārkārtas ilgstošas raizēšanās, sūdzēšanās, glābiņa meklēšana ārpus sevis, neveselīga domāšana, ieradumi, jā, sāk pīpēt, dzert un narkotikas lietot arī, jā, tad šī te depresija, visu dzīvi ir vienā stresā. Protams, mums viņa tāda ir, mums tāda dzīve šobrīd, bet mēs viņu speciāli vēl vairāk cilvēks to uztver un tieši pasver. Ja, tad neredz to labo, to skaisto pasaulē, bet tikai to negatīvo. Ja, tad ir tikai tādi ļoti, ļoti negatīvi cilvēki. Tas arī ir saistīts, viņu var visu kontrolēt un visu var samazināt. Nav pazemējuma stabilitātes, ja, pārslogot augšējie tātad čakru, mums par čakrām ar kādreiz mēs parunāsim, tad šī te galvenie enerģētiskie lauki, kas mūsu organismā ir, tad viņi paliek neatīrīti, nav enerģētiski, ja viņi nefunkcionē, tad arī ar šo kanālu mēs varam viņus attaisīt vaļā. Ja, tātad smalkas enerģijas ķermenī nestrādā, zemapziņā mums enerģijas nestrādā, par tātad stingrām dogmām uzskatām nav pašam svaru vērtības sistēma, ja, tad paši mēs nemākam sevi novērtēt, kā jau es teicu, ja cilvēki vissliktākais un man visi dara pāri. Tāda cenšas izmantot bērnībā nesaņemto mīlestību, izpatīkot cilvēkiem, ja, tad tādas izpausmes cilvēkam, tad, kad tādu dara, tad mēs zinām, ka šis kanāls ir ciets. Cenšoties visiem izdabāt un aizmirstot par savām vajadzībām, depresija, mānija, veģetatīvā distonija. Tas ir sevišķi ļoti izteikti. Ja, tāpēc, ka ar šo te kanālu mums ir ēšanas paradumi pirmām kārtām. Problēmas ar koncentrēšanos, nemierīgs, klaiņošanas domas, pasapziņas problēmas, nespēja uzņemties atbildību par sevi un savu dzīvi. Ja? Tad bezatbildība neteiksim, bet viņi nezina, no kā sākt un uz kur pus iet. Ja? Tad viņiem ir bailes par visu kaut ko. Rodas alerģijas, un alerģijas arī ir viens no šī te kanāla diskomfortiem, kuriem ir nobloķēts sevišķi kreisais kanāls par alerģijām. Atbildi, ja? Tad mēs varam viņu atvērt paši ar savām rociņām. Protams, uzreiz tas viss ir jāsaprot, ka tas nebūs, es vienreiz sev pamasēšu un man būs tūlīt viss ok. Nē, tā nebūs. Protams, ka tā ir sistemātiska būšana, sistemātiska pielietošana vismaz 2 mēnešu garumā.
Jā, tad katru dienu tas ir jādara, jā, tas lēnām, tāpat kā dabīgās vielas lēnām strādā ilgstošāk, nevis kā ķīmiskās, tā arī šie te kanāli. Jā, bet ar katru reizi viņš atverās un uz katru reizi viņš palīdzēs un salīdzēs un kopā ar kaut ko mēs vēl varam palīdzēt sev ar bioloģiski aktīvām piedevām, sevi pabarot, imunitāti pacelt, ja tas būs 2 reizes ātrāk nekā tāpat vienu. Kas visvairāk izraisa traucējumus šajā meridiāna pārī? Tātad nepareiz ēšanas paradumi ir vislielākā problēma izraisītais. Šeit var pieskaitīt ēšanu atšķirīgos dienas laikos. Tātad nav režīms, ja? Ēdienreižu izlaišana, īpaši brokastu, ēšana vēlu naktī, ēšana steigā, drastiski atšķirīgs ēdienu daudzums ēdienreizēs, pārēšanās. Ja? Tad, ko nozīmē drastiski? Tas nozīmē to, ka vienreiz mēs pārādamies, otrā reizē mēs neēdam nemaz vai drusciņ. Ja? Tad jābūt vienmērīgs daudzums uz šķīvja, ja? Nedrīkst un jāēd lēni, kārtīgi, jā, to mēs kādreiz arī runājuši par gramošanu, ka jā, nepavelti kādreiz teica 33 reizes jāsagramo kumosiņš, vienalga kāds tev viņš mutē. Jā, tad jābūt ir ļoti mīkstai, sakožļātai pārtikai, lai par barības vadu noiet lejā, lai nebūtu diskomforts kuņģī. Jā, tad kuņģim ļoti maz šaura eja, jā, un tāpēc nevar tādu lieliem gabaliem un ātri ēst, jo nespēj kuņģis uzreiz sagramot un nespēj žults atvērties tik ātri, ja jūs ļoti ātri ēdat. Jā, tur viss notiek tā pareizā ritmā un notiek tā daudzumā. Tātad pārēšanās nedrīkst būt. Jā, īpaši pārāk daudz taukaina ēdiena nevar ļoti daudz treknē ēst. Viņš ir jāēd, tauki un traukains ēdiens ir jāēd, bet, kā zinām, vienmēr jābūt kaut kādai blakus kaut kam, jā, vai nu salātiem, vai gurķim, vai tomātam, vai kaut ko, to par ēdienu runāšanu arī būs citā reizē, tieši kā labāk sabalansēt un kā to iespaidos, jo viss tas arī dod uz šo kanālu enerģiju. Jā, tātad ļoti svarīgi ēšanas laikā ir sēdēt pareizi. Kā jau es teicu arī iepriekš, tā būs atsevišķa tēma. Pamazām jau es gatavoju, kā ir jāēd, kā ir jāsēž un kas ir jādara pie galda pareizi, lai mūsu gramošanas trakts pareizi strādātu. Jā, tas arī ļoti svarīgi, ko ļoti maz tagad par to runā, ļoti maz to nemāca un ļoti maz to stāsta, kā tas ir pareizi, lai mūsu gramošanas enerģētika būtu pareizā līmenī. Citi paradumi, kas ietekmē šo meridiānu, var būt daudz mācīšanās, daudz domāšana, daudz analizēšana, pārstrādāšanās, ja, tas arī ietekmē šo te meridiānu, tad pazūd enerģija. Zemes orgāns uzraug mūsu analītiskās domāšanas procesu. Jā, tad domāšana, tieši domāšana, pie domāšanas ir vajadzīga šī te enerģētika. Arī ļoti daudziem bērniem, kam ir problēmas ar kuņģa zarnu traktu, domāšanas nav. Jā, tad viņi nespēja koncentrēties, viņi nespēja domāt, viņiem nezin, kas ar to galvu notiek, neviens nekā nevar saprast, jā, bet tieši tāpēc, ka šajā meridiānā nav šī te enerģija, ir pārpūle, jā, vai nu pārpūle, vai vispār nav. Jo arī no tā, jeb šīs te kaitas, kas viņiem ir, katram cilvēkam atsevišķi, katram bērnam atsevišķi, katram ir individuāli, kā zinām, jā, bet tas viss ietekmē tieši šo te enerģētiku, un tāpēc arī, un viss tas kopā ir saistīts. Tātad par domāšanu, analizēšanu, jā, pavadu mūsu galvās tiešā vidē, ietekmē orgānus, tāpat kā pārēšanās. Fiziskā aktivitāte un atpūtas trūkums arī rada disbalansu mūsu gramošanas sistēmā. Šeit ietilpst arī neveselīgs domāšana paradumi, nespēja pateikt nē un cenšas izglābt pasauli, nedomājot par sevi. Jā, tad ļoti daudz cilvēki, kuri noklusē, kuri nevar pateikt, izrunāt to, ko nevar atvērt savas domas. Jā, ir bailes. Jā.
Tātad pārlieku liels stress, ilgstoša sūdzēšanās, neapmierinātība par dzīvi, meklējot viena vainīgos ārpusē, nevis sevi rada traucējumos šajā meridiānā. Kas patīk liesai un kuņģa meridiānam? Tātad, ko mēs varam darīt un kā mēs to varam darīt, un kas ir vajadzīgs? Tātad ir ugunīgā elpošana. Par šiem te, ko es tagad nosaukšu, mēs lēnā garā salikšu pa pakāpieniem, un arī mēs par to runāsim. Likšu klāt katru reizi kaut ko mēs varam papildus sev palīdzēt dzīvē, jo tas ir pamata elements, ja? Tātad ugunīga elpošana, tātad ātra lēna. Vēdera bandaks, tas ir tāds, kad viņam ar vēderu jāelpo, tā ir speciāla mācība. Ja aktīvā joga, kas nodarbojas, jeb aktīvs dzīvesveids, tad varam ātri pastaigāt, bet nevis skriet, bet ātri staigāt, tas ir divi dažādas lietas. Ja, ātru soļošanu negalīgi, bet vienkārši ātrākā solītī, vai vispār staigāt ilgāku ceļa laiku, ilgāku par dienu, ja, dienas laikā. Tātad vingrošana, kur mēs varam visādi ar kājām locīt, tātad kājas ir jāloka, ja, tātad ceļgali potītes mēs varam vingrināt uz vienu pusi, uz otru pusi, griezt viņas, ja, mēs varam pieliekties, pietupties, ja, visi šādas te tupšanās un visādi šādi te vingrinājumi. Saucamās spāras grieziens, kur augšpusē mēs grozam ķermeni, ja, tad vidū kādreiz mēs esam vingrojuši šādi rokas sānus un vienkārši grozamies uz vienu pusi, uz otru pusi. Šeit ļoti labi šāda grozīšanās palīdz stimulēt tieši liesas meridiānu, un liesa, kā zinām, mums ir enerģijai jāsaliek pa plauktiņiem visu mūsu organismā, un arī sagriezienā stimulē kuņģi, ja, tad notiek kuņģa masāža. Pagriežoties uz vienu pusi, pagriežoties uz stāvus, ja mēs to daram, nesēdus, ja, tad mums arī šādi te parasti vingrinājums mums palīdz. Pagriezienu un sagriezienu. Saucamā bērnu poza, ja, kur mēs varam izstiepties, izgriezties, gulošā, tātad ceļa locīšana vienkārši, ja, tā kā es teicu, un regulārs ēdienreizes. Tas ir pats galvenais. Kvalitatīvs uzturs, par tā, kā jau visi par to runā, bet tas ir tiešām arī ļoti, ļoti svarīgi, ko mēs liekam mutē. Stresa pārvarēšana, prāta nomierināšana, koncentrēšanās prakses ir speciālas mācības, ir man arī daži materiāli, ko es kādreiz jums varēšu iedot. Tas viss ceļa gaitā uzreiz viss tā nav dabūnams. Protams, ir meditācijas vai kaut vai vienkārši ieslēgt, atrast sev 5 minūtes vai pat pāris minūtes, nevajag ilgu laiku, atrast kādu vietiņu, kur katru dienu mums pašiem atslēgties. Klusumā, mierumā, vienalga, kur tu esi, lai tev neviens netraucē un jāmācās atslēgt prātu. Ja, tad nemaz nevajag īpaši nekādas meditācijas, ja, bet vienkārši šo te mazumiņu un arī jau būs rezultāts, kā mūsu organismam ir jānomierinās. Tātad iemācīties un mācīties atraidīt, teikt nē, ja, tas ir arī speciāla mācība, kā to dara. Par to mēs, tātad iešana ir jābūt dabā, staigāšana, basām kājām, kā jau pagājušais mēs arī runājām, ja, kad ir vajadzīga šī sazemēšanās. Un tagad ir iespēja, nav jābaidās ne no skudrām, ne no akmeņiem, ne no čiekuriem, ne no visādiem kukaiņiem, kas mums ir. Mēs pēc tam varam, protams, sevi izpētīt un appētīt, bet ir jāiet vai zināmā vietā, kur vismaz kaut ko var drusku pastaigāt tieši ar plikām kājām, nevis istabā pa grīdu, bet tieši zālē. Tieši zemē, kaut vai braukt uz jūru un pa smiltīm staigāt, tā arī būs sazemēšanās, ja, tā arī būs kāju masāža un tā arī būs sazemēšanās. Tātad, un sakārtot galvenokārt ēdienu, kas ir vajadzīgs, tātad ir graudaugi,
tiešām arī putras, ja, tad it sevišķi no rīta vairāk iesaka visādi veidi putras un ar ūdeni jāvāra, nevis ar pienu, jo piens mums, diemžēl, veikalā nekāds īpašais nav, ja, tas mums neko īpaši nedod, nekādu labumu, bet, protams, ja ir lauka piens un mēs zinām, tad to var lietot, ja, bet ļoti, ļoti maz, jo no rīta ir tas vajadzīgs tas traknums, ja, tad ir vajadzīga kārtīga no rīta ēšana. Ar graudaugiem, jā, tātad, un arī, protams, tātad atkarība profilaksi. Jā, tātad censties, ja vairāk ieskustēsies un būs pie dabas, tad arī negribēsies neko citu domāt un automātiski cilvēkam uzlabosies enerģētiskais lauks un šis kanāls atvērsies. Lai, tā kā jau es teicu, ka pamazām mēs sāksim arī par produktu, ko mums vajag tātad jūlija vidū sākt, un viens no tiem mums ir mūsu dārgais Protex, kas ir, runāsim šodien gan par Protexu šķidrā veidā, gan arī mums ir kapsulas, kurš ļoti efektīgi šobrīd līdz 15. datumam ir mums dāvanā. Tā kā mēs šādu produktu varam dabūt par brīvu. Jā, un iesaku tiešām viņu izmantot šo iespēju, jo ne tikai šobrīd, bet arī Protex ir daudzam kam citam. Tātad vispirms runāsim par šo te pirmo, ko produkti kompānija izveidoja 19. gadā, tieši priekš Covida laikā. Ja, kurš ļoti izpētot un papildinot un zinot, kas būs, ja, jau zinātnieki to jau zināja, kāda šī te trakā infekcija būs un kāds vīrus būs, un tieši ko tad šajā te produktā izvilkums un mūsu šim te šķidrajam Protexam mums ir zelta medaļa vispasaules par atklājumu un cilvēces glābšanu. Jā, tātad, un ko tad kādas tad priekšrocības ir Protexam? Iekšā mums ir Protexā ir C vitamīns, kurkumīns, pludmales priedu, franču priede, jā, vīno kauliņa ekstrakts, C vitamīns, tātad, ko te viņš dara? Kā jau zinām, mums C vitamīns, tas ir ļoti augsts, vērtīgs skābes veids, un mūsu C vitamīns ir veidots no apelsīniem, nav citrons un nav skāba vide, jā, tad mūs pārveidojam. Mums ir atsevišķi arī C vitamīns, kurš šobrīd var dabūt, jā, kopā ar mežrozi, tas ir atsevišķi, bet šeit viņš arī ir no apelsīna pielikt šī te askorbīna skābe, jā, klāt šajā produktā. Ko tad C dara? Kā zinām, ļoti aizsargā vēžu ārstēšanā, pievienojas antioksidants, ļoti spēcīgs ir pozitīva ietekme uz sirds veselību, ja, tātad ļoti spēcīgi, vispār C vitamīns jau ir asinsvadu stiprinātājs, ja, kā tāds, un arī šeit viņš ir klāt, tātad C vitamīna iedarbība ir dažādi pētījumi izveidoti un pārbaudīti, un C vitamīns ir ļoti ārkārtīgi svarīga ietekme tieši uz imūnu sistēmu pacelšanu. Jā, un zinātnieki ir pētījuši un sapratuši, ka askorbīna skābekļa ir arī ļoti liela vērtība, ir skābekļu saistīšanai, lai skābeklis uzsūktos organismā, un dzels minerālu vielu absorbāciju. Tātad, lai dzels uzsūktos organismā, arī C vitamīns vajadzīgs. Tas atklāja arī, ka uz imūnu sistēmu tātad ietekmē šīs te procesi, ko C vitamīns dara. Tāpēc arī šeit viņš ir pievienots, jo, lai stiprinātu organismu, lai atvairītu infekcijas, šī te kombinācija ir vajadzīga, un tāpēc arī viņš tur ir arī pielikts. Tātad, ko tad vēl C vitamīns mums dara? Ietekmē sirds veselību, atjauno asins šūnas, jā, ļoti stiprina imūnsistēmu, antioksidants, veselība, efektība ir tieši minerālu sintēzei, kas palīdz, jā, tad minerāliem uzsūkties, šūnu atjaunošanai, ādas veselībai,
un visu organismu un asinsvadu anēmijai. Tas ir, tātad, kā saucamā, kam ir sevišķi mazasinība, jā, tad C vitamīns ir viens no pamatelementiem, kas būtu jālieto. Bet te viņš arī ir ļoti, ļoti klāt. Klāt mums ir tātad vīnogu sēklas. No vīnogu sēklām tātad ir pievienots ekstrakts, kas uzlabo sirds veselību, palīdz novērst arī vēža šūnas, aizsargā pret infekcijām, iekaisumiem, uzlabo redzi, kontrolē cukuru līmeni asinīs. Jā, tātad šīs te un glukozes līmeni asinīs, jā. Ļoti efektīvi, un vīnogu sēklu ekstrakts mums ir tātad izvilkums ir ļoti, ļoti spēcīgs tieši venozās sistēmas vēnu stiprināšanai. Jā, tad visu asinsvadu gāja runa par mūsu meridiāniem, kur mēs runājam par zilumiem, jā, tad kapilāru stiprināšanai. Arī šis te mums stiprinās kapilārus, tad visu asinsvadu sieniņu stiprināšanai, elastībai, jā. Klāt ir pludmales spriede, stiprina atmiņu, regulē reproduktīvo funkciju, aktivē novecošanās procesu, aktīvi ietekmē sirds un asinsvadu veselību, nodrošina spēcīgu olbaltumu diabēta gadījumā. Tad arī pie diabētiķi, tāpat kā mūsu diateks, jā, tas arī mums diabētiķiem, un arī šis te proteks arī ir ļoti spēcīgs tieši diabētiķiem. Vēl ir kurkums klāt. Šeit, jo nevis kurkums, bet kurkumīns, tās ir divi dažādas lietas. Kurkumīns ir tātad zeltainīgs ķīmiska viela, ja, kurš ir izvilkts, bet nav ķīmiski, bet ir dabīgi. Tātad no kurkumīna, no šī te tātad augļa, ir izvilkt šī te viela, kas ir vajadzīga tieši organismu un pigmentācijas normalizācija. Ļoti spēcīgs antioksidants. Mēs kurkumīnu un kurkumus mēs varam ēst kaut spaiņiem, kā es saku vienmēr, ja? Bet viņš neuzsūksies. Ļoti spēcīga, ļoti šeit tādā šķidrā veidā un arī kapsulās viņi ir izveidoti, lai uzsūktos šūnā, lai uzsūktos organismā. Tad, kad mēs viņu dabīgi ēdam un kaut kur liekam klāt kā garšvielu, no tā kurkumīna mēs nedabūnam neko. Jā, viņš ļoti, ļoti maz uzsūcās un ļoti, ļoti lēnām. Jā, tā kā tur rezultāti no tā mazumiņa, ko mēs tur pieliekam, un ļoti daudz viņu nedrīkst ēst. Jā, tā dabīgā veidā, jā, šādi. Tāpēc ir šeit viņš izveidots, kā viņš ļoti labs, ļoti tiešām kā antioksidants, ir tāda aizsardzība pret vīrusiem, jā, pret visādiem baciļiem, jā. Mums viņš ļoti tātad strādā. Regulē cukuru līmeni asinīs, protams, ir atkal pretvēža, arī šajā komponentā ir pretvēža profilakse, jā, lai aizsargātu, un arī ar šo te produktu mums ir rezultāti lietojot, arī ir mazinājušies vēža šūnas, jo agrāk nebija mums K20, jā, tad arī šo te lietojot un uzlabojot un veselību un sakārtojas. Holesterīnu augšējo apakšējo sabalansē, uzlabo smadzeņu darbību. Kurkumīns to dara ļoti spēcīgi. Kopā smadzeņu darbībai kopā ar ginka bilobu, tur vispār ir, kā es saku, bomba. Aktīvas sastāvdaļas ir kormanim ir polifenols, kas ir vajadzīgs aizsargā tieši veselības problēmas pret dažādām tātad epidēmijām, iekaisumiem, verbālām atmiņu, jā, tad sakārto Parkinsona slimībai, kuļņu zarnu traktu slimībām un arī Alzheimeram. Tas neizraisa tātad augšējo holesterīnu līmeņu pazemināšanos, samazina kopējo holesterīnu, tātad sabalansē, ja, mēs saprotam, tā, ka viņš pazemina, viņš nav tā, ka viņš ļoti norauj lejā, ja, tāpat kā asinsspiediens. Mūsu komponenti ir tie, kas sabalansē.
kas to visu tā lēnām tur dara. Tātad kurkumīns nodrošina arī glikozes līmeni pazemināšanos asinīs, kā jau un arī tiem, kam ir insulīns, tie, kas tātad spricē insulīnu līmeņu paaugstināšanās pazeminās. Ar laiku tas ir jāsaprot, ja, ka mēs šos produktus lietojot nebūs uzreiz tā, ka vairs mēs nešpricēsim vai vairs nedzersim tabletes, ja, mēs jau to katreiz es jums saku. Tas ir arī jāsaprot, bet lietojot, mēs ar laiku samazinām. Nelieto vairs tabletes nemaz, sabalansējās cukurs. Tiem, kam ir insulīns, viņiem ir mazāk jāšpricē. Vai arī ar laiku pat nav vairs jāpāriet uz tabletēm. Tādi rezultāti arī mums ir. Kurkumīns mazina iekaisumu, jā, tātad normalizē imunreakciju organismā, infekcijas novērš, ja samazina un galvenais, kad strādā arī ar artrītu un iekaisumu zonu tieši plaušu sistēmā, tātad pie asmām. Kurkumīna regulē cukuru līmeni, kurkumīns, kā jau es teicu, arī pretvēžu īpašības, ja, tātad ļoti spēcīgs pretvēžu arī līdzeklis, tātad palīdz garīgo veselību, mentālajā sistēmā kurkumīns ļoti spēcīgi strādā, kanālā atver enerģētiskos kanālus, kurkumīns novērš arī asins recepļu veidošanos, tātad tiem, kam ātri ir sarets asins vai nerets nemaz, arī šeit kurkumīns un proteks ir arī rezultāti, kur viņš pie leikēmijas ir arī uzlabojumi bijuši un nav vairs tur tik lielas problēmas, jau viņš sakārto to recēšanu, jo tur viņš darbojās visu kopā tā izpētīts un sakārtots ir ļoti, ļoti spēcīgi un labi. Tātad galvenais ir, kad pret iekaisumu. Līdzsvaro holesterīnu, vienā vārdā sakot, ja, kad izmanto dažādus mehānismus, kurkumīns ir arī smadzeņu darbību palielināšanai, uzlabo un ievērojams ir arī var, protams, viņu lietot, kā es teicu, arī tā dabīgā veidā, ja ēdam, bet es saku, viņš ļoti, ļoti lēnām uzsūcās. Tālāk mums ir jūras spriede klāt šajā komponentā, tātad Protex 20, kur jūras spriede ir arī ļoti spēcīgs antioksidants, kā redzat, ir ļoti salikti tādi komponenti, kurš ļoti, ļoti spēcīgi aizsargā organismu. Antioksidanti katrā šajā vieliņā, kas ir pielikts komponentā salikts kopā, ir ļoti spēcīgs antioksidantu tātad lietojamais produkts, ko mēs lietojam un kur mēs spēcīgi aktivizējam savu organismu un paceļam spēcīgu imunitāti. Jā, tātad, lai neaizskavētu to lielo runāšanu, tātad spēka vajadzībai ir šī te priede. Priede ir vairāk kā migrēnai un muskuļiem un krampjiem. Tātad, ja tādas ir, jo no Covid potēm un Covid laikā bija ļoti daudz šādu komponenti un pēc Covid potēm nevarēja atvesļoties un sākās gan sirds problēmas, gan šo te muskuļu problēmas, ja, un arī vēl šo baltu dienu, diemžēl, cilvēkiem viņiem ir pēc šīm potēm, ja, sāk parādīties ar gadiem, ja, tad arī šī te jūras spriede ir tā, kas to palīdz šai muskulu struktūrai normalizēties, dod spēku enerģētiski un ne tikai iekaisumu noņemšanā, ja, un arī nervu šūnu sakārtošanā. Ja nervu šūnas sakārtojās galviņu smadzeņu garozā, tad arī, piemēram, kā migrēna ļoti, ļoti ātri viņš pāriet, ja, un nav vairs ar laiku, viņas vairs nenāk. Tātad franču priedes, tieši franču priede ir šī te ekstrakts jūras, ja, jo ir dažādas šīs te priedes un katrai priedītei ir savi komponenti, kas dod to īpašo vajadzību priekš kā. Piemēram, arī šeit arī pielikti franču priedi, lai atkal asinsvadu problēmām, vēnu traucējumiem,
koncentrēšanās asmas gadījumā, acu sūdzībā, locītevu sāpēm gadījumos un, protams, pret novecošanos, ja antioksidants mums uzlabo gan vispārējo stāvokli, gan arī, ja asinsvadi sakārtojas, kā mēs zinām, tad asintiņi mums tek vienmērīgi un mūs uzlabojas šī asins cirkulācija, ja? Mikrocirkulācija organismā visās funkcijās. Franču priede to palīdz. Samazina ļoti franču priedi arī ļoti laba ir pie asmas, tieši pie asmas. Priedes skuju ekstrakti ir gan zarami, gan elpojami, ja, var priežu skujas arī taisīt tējas un arī elpot, kā tā arī tā var ļoti labi, starp citu, asmai palīdz un elpošana pie elpošanas. Bet tā kā mums ir izveidots kvalitatīvs produkts, tad arī pie asmas mūsu proteksu mēs noņem spazmas. Lietojot tieši, kad nāk lēkmes, kad ir šo te var lietot šo te tieši šķidro. Efektīgāks ir tieši šķidrais, ja, tad kas ir izveidot tas pirmais mūsu galvenais produkts, ja. Priedē mums ir A vitamīns, C vitamīns, E vitamīns, selēns un mangāns, karotīns, ja, un tātad arī sakārto brīvos radikāļus organismā. Palielina ādas mitrumu, elastību un iekšēji 12 nedēļas ir un 20 sīvietēm menopauzes rezultātā laikā ir eksperiments bijis, kurš 12 nedēļu laikā tātad normalizējušās menopauze normalizējusies, tātad noņemās karstumi vai augstie asinsspiedieni, kas lēkā augšā lejā, ja, ka menopauze sākās it sevišķi, skatoties, kā vairogdziedzers strādā, kā hormonālā sistēma strādā, ja, tas arī ļoti labi un tieši pie hormonālās, tātad pie menopauzēm, jāsaka, kad it sevišķi, kad sākumā ir, ja, tad ar proteksu mēs varam ļoti labi normalizēt šos te procesus. Jo arī priedi ir tā, kas palīdz hormonu sistēmai normalizēt, noņemt stresu. Sedatīvais stress ir ļoti, ļoti svarīgs. Tātad, un ir vīnogas, tātad vīnogu sēklu ekstrakts, ja, kas ir atkal ļoti spēcīgs antioksidants, jo ir ļoti daudz E vitamīna, flanovīdu, linolskābe, ja, kas tieši ādu un asinsvadu struktūru sakārto. C vitamīns ir ļoti lielā daudzumā vīnogās, ja, tad tieši šo te izvilkšanā, ja. Vīnogu kauliņā un tieši no vīnogu kauliņiem ekstrakts ir, ja, nevis no pašām vīnogām rozīnēm, ja, kā es smējos, bet tieši no kauliņiem, jo šajos kauliņos ir šie te flanovīdi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi mūsu organismām, kuri ir vajadzīgi, jo viņi sakārto nieru un aknu funkciju. Ir sevišķi pie anēmijām, ja, kad mums nestrādā pareizi centrālā nervu sistēma un asinsvadu struktūra. Vīnogu sēklu ekstraktā ir, protams, ir tekstoferols, ļoti īpašs, kas mums sakārto tieši un samazina brīvos radikāļus un izvada no organismu kaitīgās vielas, tātad arī kā detoks strādā, ja, un vīnogu kauliņi ir tieši īpaši pie anēmijām, ja, tātad maz cirkulācijas, kad mums ir asinīs. Un nierēs un zarnās sakārto zarnu struktūru. Jā, tad nieru struktūru un zarnu struktūru. Zinām, ka zarnās jābūt pārsliņām attaisītām, tad vīnogu sēklu ekstrakts ir tas, kas taisa, kas sašķeļ tos akmeņus, kas tur ir un vada un sakārto zarnu darbību, palīdz. Samazinās tātad asinsspiediens, kam ir augstie normalizējas, ja, un olbaltumu daudzums sakārtojās līdz pat 3%, nieru darbībai ir par 9%, tātad ir sakārtojies, ir tādi eksperimenti veikti. Kas ļoti ilgi sēž un pie kāju tātad pietūkumiem, vīnogu kaula ekstrakts tātad ir ļoti labs,
jā, jo šo te cirkulāciju normalizē, un ir eksperiments 46 cilvēkiem ar augstu aknu tātad enzīmu līmeni, jā, ir veikti un sakārtojās ļoti ātrā veidā atkal 12 dienām. Tātad tāpēc arī šādi te rezultāti ir, jo kā atkārtošos, kad mums veic eksperimentus katram produktam uz cilvēkiem. Jā, kam ir problēmas, ir speciāli cilvēki, kur mēs veicam un kur pārbaudām šos te reakcijas, kādas mums ir, lai mēs zinām. Protams, ir katram individuāli, tas ir pats par sevi jāsaprot, bet kopējā skatā un kopējā rezultātā ir ļoti spēcīgi iespaidījumi. Ir bijuši arī tieši šo te normalizē, ko tad vēl vīnogs dara. Mums tātad ekstrakts mums kolagēnu palīdz un kaulu blīvumu palīdz normalizēt, palīdz kā kalcijam virzīties uz kauliem vairāk. Tad, kā jau es teicu, ja mēs caur nieru sistēmu laidīsim, tad būs vēl lielāks efekts, ja, jo nieres mums atbild par kauliem. Tad, un arī, protams, caursgarumiem, jo viss strādā caur normalizāciju. Kā tad jālieto ir, tātad, protams, mēs jau lietojam savādāk, bet tie, kas sāk sākumā, tad pa 5 gramiem ir jāsāk vai nu atsevišķi dzert, vai mēs no sākuma pat šķaidījām. Jā, tad uz pusglāzīti 5 grami sašķēdi siltā ūdenī, tukšā dušā mēs iedzeram. Jā, tie, kas jau mēs ilgu laiku, mēs jau dzeram viņu tīru. Jā, bet no sākuma, jā, mēs tā darījām, un arī tiem, kam, jo mēs esam savādāki, mums ir jāsaprot, ka mūsu organismi ir drusku savādāk nekā Turcijā, jo ir gan laika apstākļi, gan viss, kas kopā ir savādāks. Jā, organisms katram ir savs. Un tāpēc ir jāsāk mums ir pamazām. Jā, un tā es to iesaku darīt arī. Tad ir, protams, mūsu ar laiku ir izveidots mūsu kapsulās, kas tagad ir dāvanā. Jā, es neiedziļināšos dziļi, jo tur ir sastāvs ir tāds pats, ko jau mēs pirmīt izrunājām, tikai šeit ir šis te sastāvs ir izveidots, kā es saku, mūsu tehnoloģijā sasaldēts, ļoti ātrā veidā atsaldēts un sasmalcināts un izveidots tabletes. Ja saliek komponentus kopā, tā ir tāda speciāla tehnoloģija, kur nebojājas neviens vitamīns, kuru mēs varam izmantot. Ja, un tabletes arī var lietot arī bērni. Arī šo te šķidrā veidā mēs lietojam bērniem, varam dot arī maziem bērniņiem, arī pat maziem zīdaiņiem var dot. Jā, tikai par dažām pilītēm jāsaprot, ka viņš ir ļoti koncentrēts, bet rezultāti ir tiešām ļoti labi palīdz pie saaugstēšanās, pie gripas, jā, arī pat tāda nav jau vajadzīgs tieši covid vai kāda īpaša infekcija, jā, bet arī tā pati mūsu dārgās saaugstēšanās, un tagad būs mums rudens drīz vien, ja, tad pēc būs plaušas, ja, tad arī mums šo te produktu vajadzētu kā profilaksi. Saprotam, ka tā ir profilakse, aizsardzība, ja, lai mēs nesaslimtu, lai mūsu vīrusi nepieliptu, ja, arī šās te kapsulās. Tie, kam patīk kapsulas, tie dzer kapsulās, kam patīk šķidrs, tam patīk šķidrs. Jā, bet šķidrais ir efektīvāks un koncentrētāks, tā es teiktu, jā. Šeit ir spēcīgāks kapsulās ir A vitamīns pielikts vairāk klāt vēl un ar tāpatās visus tos procesus, ko dara un kā profilaksi var lietot no 11 gadiem, jā, jau no 11 gadiem mēs skaitamies kā pieauguši cilvēki. Ja mūsu organisms jau pubertāte sāks un cilvēkam jau ir stabilitāte veidojās, arī šeit mēs varam šos arī visus mūsu produktus no 11 gadiem, bet mazākiem tad mazākās devās pustabletīti, 1/4 daļu, ja tabletēs, jā, tā tad arī stiprināšanai. Ļoti spēcīga kapsula ir tiešām, kā es teicu, pie saaugstēšanās, jā, vairāk, bet arī runājot tā kā par šodienu, ko mēs runājam, tātad kuņģu zarnu trakts, kuņģis,
tad šīs te kapsulas ir gandrīz vai labāk, jo viņas lēnām uzsūcās, pamazām noņem ļoti labi kuņģa skābi, jā, mūsu šis te proteks sakārto muskuļu darbību kuņģim un arī liesai šo muskuļu darbību, lai ir šis enerģētiskais spēks. Jā, šī te būs barošana, jā, tad aizsardzība un barošana. Šādi te, it sevišķi, es saku, ka tabletēs es teiktu, kad labāk tieši kuņģim, ja runājam tā kā šodien vairāk par kuņģi, tad ar mēs šo te labāk ir šās te. Bet tad varam, protams, arī šo te šķidro katru mēs izmantosim, kuram kādai vajadzībai vajag. Ja ir kāda problēma, pie čūlām, pieņemsim, tad labāk būtu šķidrais, ja ir, vai kādiem gastrītiem, ja, kam ir sāsinājumi, jo tagad būs sāsinājumi, viss, kas ar kuņģi saistīt. Tāpēc arī šo te profilaksu un proteksu iesaku tiešām paņemt, ja, ķeksīt ielikt dāvanā, jo priekš profilakses, lai nebūtu stipri sāsinājumi, jo šajā laikā būs gan liesas, gan kuņģu sāsinājumi, ja, tāpēc ir arī mums vajadzīga šī te profilakse. Nu, to es arī gribēju šodien stāstīt. Varbūt ir jautājumi.